Šodien man bija iespēja apskatīt pirmo Hyundai Ioniq 9 Latvijā. Tas ir 7-vietīgs SUV ar 428 zirgspēku jaudu un arī, protams, ievērojumu cenas zīmi. Gandrīz 90,000 eiro. Un moderno Hyundai dizainu, kādu mēs to redzam. Un skatāmies, kāds tas ir salona izpildījumā. Ļoti plašs, gaišs. Man ļoti patīk tas melnais ar balto salona izpildījums krāsās. Aizmugurē vietas ir tiešām daudz, tur ērti apsēsties. Un man arī patīk tas risinājums. Ar vienu pogas spiedienu krēsls pabīdās un parādās vieta aizmugurē, kur starp citu var normāli iekāpt. Un bagāžnieki, ietilpība. 7 vietās, drusku vairāk nekā konkurentiem, bet arī nepārāk, bet nolaižot krēslus, tur ir nenormāli daudz vietas. Un skatāmies, kāds ir salons. Jā, te ir nevis spoguļi, bet kamera. Ekrāni, diemžēl, vēl netikām līdz testam, jo šo automašīnu nevar braukt. Tas, kas man patīk, šeit ir daudz pogas fiziskās, kas atvieglo, man liekas, braucienu. Un tad jau būs jāskatās testos.